tātad plusiņus vai mīnusus. Nu, es saprotu, ka skaņa mums ir ļoti labi, viss kārtībā, paldies mūsu modernai tehnoloģijai, ka viss tas ir skaisti. Man vispār ir tā doma, ka mēs kādu no nākamajām veselības skoliņām uztaisīsim jau kā dialogu, ja, kur varbūt būs iespēja arī novadīt kādu demo coach seciju. Man vēl ar šīm tehnoloģijām drusciņi jāprod, bet tāda iespēja man resursiņš piedāvā, kad mēs varēsim dzīvi sarunāties, ja? Vai jūs gribēsiet to video vai nē, tā ir jūsu izvēle, bet tāda iespēja mums būs, un es domāju, ka es arī to tā piedāvāšu. Bet pagaidām, īstenībā kaut kāda ļoti liela komentāra par ūdens daudzumu un ūdens lietošanu organismā nav. Tas ir labi, ka jums ir liela interese par to dziedinošo ūdeni, un par šo te ūdens aprātiņu man prieks, bet, ko es jums varu teikt, piedalīties mūsu skolās, transformatīvajā programmā, tātad kā atgūt un saglabāt veselību 90 dienās, tur mēs par to visu sīk un smalki arī tad runāsim, un jums būs viss skaidrs, kur jūs to varat un kā jūs to varat izdarīt, ja? Bet nākamā mūsu tēma ir, it kā vienkāršota fiziskās aktivitātes. Un tātad no tā, ko mums Vēdas sacīja, kas tad ir fiziskās aktivitātes? Fiziskās aktivitātes ir vajadzīgs mūsu fiziskai formai, mūsu muskuļu tonusa nostiprināšanai. Tas ir tā no izseniem laikiem ļoti, ļoti vienkāršot. Bet, ziniet, no tā laika, no pasaules pirmsākumiem, kad vispār ir vēdiskā sapratne radusies līdz šim brīdiņam, līdz mūsu laikiem ir diezgan liels laika posms. Un, man ir te tāds liels komentārs, kad, īstenībā fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas arī vairākām citām lietām. Daļais dzimums, un ne tikai daļais dzimums, bet, liela daļa no cilvēkiem, diemžēl, esam ar lieko svaru, tā skaitā arī es. Man nav liels, bet, ir tāds kādu, teiksim, es varbūt negribētu. Tātad, es neesmu nekāds pārcilvēks, tāds pats kā vispārējie. Un, protams, lielākā daļa cilvēki ar šīm fiziskajām aktivitātēm saprot šo te liekā svara, kā iespēju, lai regulētu lieko svaru. Īstenībā, tas ir daļēji pareizi, jā, bet tad atkal, lai mēs šo te lieko svaru, ja viņš mums tāds ir, lai mēs regulētu tikai ar fiziskām aktivitātēm, tas arī īsti nebūs iespējams. Bet to, ka mēs nodarbojoties katrs sev harmoniskām fiziskām aktivitātēm, protams, šo te lieko svaru maz drusiņu varam vai lielākā vai mazākā mērā atkarībā, cik mēs ar to nodarbojamies, varam ietekmēt, tas ir viennozīmīgi, ja? Un es jums ko gribētu teikt pie šīs te fiziskās aktivitātes izvēles. To, ka ir noteiktas jādara, tas ir viennozīmīgi, jo, ja austrumnieki zinātu to, ka mēs, piemēram, mēs jau esam izauguši, jā, televīzijā runā par to, ka vajag lietot tikai dabīgs produkts. Ko es varu pateikt? Paldies Dievam, ka tagad jau par to runā televīzijā. Jo pāris gadus atpakaļ, cik es atceros, tad, kad es kādam sāku runāt par uzturbagātinātājiem, man redzēja, kā, es pat nezinu, kā cilvēku, kas grib nesautīgi iegūt kaut kādu savu labumu, bet, šis te uzturbagātinātājs ir jālieto neatkarīgi no tā, vai mēs to gribam vai nē. Ja mēs gribam plus mīnus stipru imunitāti, mums ir jāuzņem šīs te mums vajadzīgās vielas, un ir tā, ja austrumnieki dzirdētu, ka mēs lietojam uzturbagātinātājs, bet mēs lielākais vairums nenodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, viņi noteikti viņiem būtu lielas, plati izplēstas acis, plecus viņu raustīt, viņi nesaprast, ko mēs darām, jo īstenībā, tas ir tāds, ceļš vienā virzienā, ja mēs kaut kādu kapsuliņu iemetam mutē, un mēs gaidām, ka mēs būsim veseli, un šo te vienu no pašsaprotamām daļām fizisko aktivitāti mēs nedaram, tad, tas ir pilnīgi garām. Ir jādara kaut kas,
savam fiziskam ķermenim par labu, bez ūdens dzeršanas, arī fiziska forma to mums prasa šajā brīdī, ir šī te fiziskā aktivitāte, ja? Bet mans lūgums, mans ieteikums, ticiet man, mums katram ir lielāka vai mazāka harmonija ar kaut ko. Nu, piemēram, man garšo tēja ar cukuru, ar citronu un ar ingveru garšīgi tēja. Man vajag baudu. Man blakus sēdētājiem pie galdiņa vajag tikai melno tēju, viņam vajag izjust šo te melnos tējas garšu ar mazliet cukuru. Vēl kaut kam ir tāda tēja. Tad, redziet, tādās sīkās niansītēs. Mēs jau esam tik ļoti dažādi. Katrs, kā jau es teicu, mēs esam ģeniāli šeit, unikāli vienā eksemplārā. Līdz ar to, nu ir jau tādas plaši pieejamas vietas, ir šīs te fitnes zāles, kas mums ir saprotams. Ar fitnes zālēm, kur mums instruktors piemeklē kaut kādu to mums vajadzīgo kompleksu. Jā, ok, tā viņš ir, bet atkal, jā, man liela dienas daļa, piemēram, mans darbs saistās ar to, ka man liela dienas daļa paiet, piemēram, uz kājām. Tad man šī fitnes zāle tikai iztukšos. Jā, kaut ko jau, protams, man dos, bet īstenībā tas nav mans, to man nevajag, jā. Es neko nesaku kaut kādiem office strādniekiem, darbiniekiem, kur liela dienas daļa paiet pie datora, šī te fitnes zāle būtu pats labums, ja? Vai atkal tur, piemēram, ir jau visādas, iespējas aerobikas, sieviešu aerobikas ar tur tādu vai tādu veidu. Jā, bet tas vairāk jaunām meitenēm, es domāju, jo tur ir liels temps. Sievietēm varbūt tāda, teiksim, manā vecumā vai vecākām ideālais variants būtu kaut kāda ūdens aerobika, ja, kur, nav pamats svars, ja viņš vēl liekas ir uz, teiksim, uz kājām, uz potītēm, uz locītavām, ja ūdens visu to tā, neinteralizē. Vai atkal kaut kāda sieviešu fiskultūras stiepšanās vai kaut kā tā tālāk. Tad lūdzu izvērtējiet, cik harmoniski jums ir būtībā izvēlēties kaut kādu šo te fiziskās aktivitātes veidu. Neskrieniet vilcienam pa priekšu, bet ieklausieties savā organismā, cik labi jūs pēc kā jūtaties, un tad jau viss būs kārtībā, jā, dienā kaut pusstundu, ja jūs pie tā piestrādāsiet, tas jau būs labi. Ja vairāk varat pateikt sev mīļajām, arī tad, ja 20 minūtes sev mīļajām, paldies, jūs esat liela malača, liela cilvēku daļa to nedara, bet jūs darīsiet. Tad ko tālāk? Es uzlikšu tūlīt plakātiņu un es gribu pastāstīt par to, ka mēs mūsu veselības skolas ietvaros runāsim par vienu interesantu veidu, kas mums pilnībā atjauno asinsriti. Ja? Un lai jūs saprast, kāpēc mums šī te asinsriti jāatjauno būtu, ja? Tad tūlītās paskatīsimies slaidiņā. Man vajag atrast vienu fotogrāfiju, mirklīt uzmanības. Viņš man ir uz beigām kaut kur. Ļoti skaisti, es viņu drusciņu samazināšu, lai visi manis varētu redzēt. Tātad. Ziniet ko? Bez tā, ka man fiziskā aktivitāte, protams, palīdz kaut kādai svara tur regulācijai, tas ir viens. Tas, ka man, protams, muskuļus muskuļu tonus ir vajadzīgs, tur tā stiepšanās varētu būt, un kaut kāds zināms sieviešu kompleks vai vīriešu, bet pamatā, kam ir vajadzīgs fiziskās aktivitātes, ko tad viņas dara? Viņas 100% atjauno asinsriti. Pēc fiskultūras, ko jums gribās? Jums gribas dzert, jo jūs esat šķidrumu svīstot patērēs, tad jūs arī attīrat drusciņu organismu, netīrēsiet ārā un tīri jūs it kā dzert ūdens veidā iekšā. Un par ko tas liecina? Ka jūs esat nosvīdis, tas liecina, karsta elpa nāk, kad jums atjaunojas asinsriti. Un kam tad ir šī 100% asinsrites atjaunošanās vajadzīga? Tātad, pirmajā vietā mirstībai uz doto brīdi ieņem tie cilvēki, kas slimo ar sirds asinsvadu slimībām. Un, ziniet, tā ir statistika, viņi tādi ir, viņi turās jau daudzus gadus, un
tad, kad mēs to dzirdam, mums liekas, ok, tas man it kā neskar, man tas tā nebūs. Bet, diemžēl, un šīs te nāves ir ļoti pēkšņas un tuviniekiem pārsteidzošas, un tāpēc mēs mūsu skolā izskatīsim tātad fizisko aktivitāšu veidu, kurš ko dara? Viņš principā 100% atjauno asinsriti. Un te jūs varat apskatīties, kāds izskatās asinsvadiņš, ja? Normāls, kurš nav aizaudzis, kurš ir apmēram jauniem cilvēkiem asinsvadiņš, tādiem līdz 25-8 gadu, varbūt pat mazāk uz doto brīdi. Un šīs asinsvadiņš ir tāds, kas ir normāliem cilvēkiem pēc 30-35, un it sevišķi vīriešiem, un it sevišķi cilvēkiem, kas smēķē. Ko es gribu teikt? Ja jūs esat smēķētājs un 30 un plus, tad jums jau kā garants, ja jūs ļoti aktīvi nenodarbojaties ar sportu, kas pilnībā atjauno asinsriti, tad kā garants jums varat apskatīties, kādi jums ir šī asinsvadi. Un paskatieties, cik šajā te pirmajā situācijā ir vietiņa asinīm dzīvības sulē mūsu plūst, un cik šajā, minimāli. Un tajā brīdī, kad jūs smēķējat, kas notiek? Asinsvadiem notiek sašaurināšanās. Tātad asinsvads vēl sašaurinās, paskaties, viņš jau ir aizaudzis, un ja jūs vēl smēķējiet, jums viņš vēl sašaurinās, tad par kuru vietu, lai šī te asinsrīta plūst, bet viņai ir jāplūst, lai mēs elpot un dzīvot. Un kas tad notiek? Notiek tas, ka šie te trombi un trombozes un tā tālāk, tur ir vesela kaudze ar slimībām, kas rodās, sirds asinsvadu slimību ietvaros. Par to es šobrīd nenāšu, to es negribu teikt, bet es gribu drusciņi pateikt, kad ir viena tāda interesanta fiziska aktivitāte, kuru ir izdomājusi īstenībā mūsu latviešu sieviete, un kas jau internetā par medicīnu kaut ko rūpē, ir lasījis, ir interesējies, tie jau zina. Tad mēs šo aktivitāti izskatīsim. Īstenībā es esmu viena no tām, kas bez sieviešu fiskultūras, tātad bez staipīšanās lietās, kas daudz maz muskuļu tonus saved kārtībā, lai es būtu sev pievilcīgi un patīkams spogulī, es šo te aktivitāti daru katru rītu. Kāpēc man viņa patīk un kāpēc man viņa ir pieņemama? Pirmkārt, ka sieviete ir fantastiski gluda āda. Otrakārt, man tas aizņem tikai 20 minūtes. Treškārt, es masēju daļēju savus iekšējos orgānus. Ceturtkārt, man nav vajadzīgi ne abonementi iegādāties, man nav nekāda lieka tēriņa. Tāpat mani neviens neredz nosvīduši, sasvīduši, man nepatīkamā izskatā. Es netraucēju nevienu no saviem mainiekiem ar to, ka es to daru, ja vienīgais sevi es atņemu savam miegam, bet ja laicīgi es aizēju gulēt, tad manam miegam nekas nekait. Tātad man tas ir baudā. Es to daru baudā, un ticiet man, tad, kad es jūtu, ka man pakausis ir nosvīts un ka man asinsrīte ir atjaunojusies, es varu savu ikdienu un dienu dziedot, pavadīt, un tā tiešām ir bauda. Protams, gribu teikt to, ka sākotnēji jau arī bija jāpieliekās, lai viss tas notiktu. Protams, es paskatījos sīk un smalki, jo tas nav vienkārši tur tā dara, tur tā diezgan zinoši, tas viss jādara, kas pēc kā, jā, bet, aicinu uz mūsu skoliņām, tur mēs šo te metodīti visu sīk un smalki izskatīsim. Šajā brīdī mums ir vēl palikušas 2 tēmas izskatīšanai. Tā ir organismu attīrīšana un pēc tam uzpildīšana. Tās atkal izskatīsim vēlāk. Šī jau ir 2. mūsu darba diena. Galvas jums ir pilnas ar visu kaut ko. Droši vien smadzenes pāmst, bet es domāju nekas. Šajā brīdī atkal paņemsim maz pārtraukumiņu. Uz doto brīdi atkal var savilcināt rociņas, daudz, un tad atkal tā enerģiski nolaidiet gar seju. Šādi te vēl izdariet un enerģiski nolaidiet gar seju. Un vēl viens mans padoms.
arī veselīgam dzīvesveidam tajā brīdī, kad jūs, dušojaties, vanojaties, tad, kad jūs mazgājat savus orgānus, kājiņas, rociņas, visu, ko jūs mazgājat. Iekšēji, te jūs sev palīdzēsiet mentāli. Iekšēji sakiet paldies, visumam, Dievam, radītājiem, pilnīgi vienalga, kādas ticības jūs esat un kam jūs ticat un kam jūs neticat, bet sakat paldies par to, ka jums ir vesels kājas, vesels rokas, veseli iekšēji orgāni, kur jums šodien palīdzējuši veikt daudz un dažādas funkcijas, jo atceraties, ja mūsu dzīves uzdevums ir lolot, audzināt un skolot dvēseles, iet dvēselisko ceļu, tad viss pārējais fiziskais mums ir piedots klāt, tad fiziskai formai, lai būtu iespēja šo te visu dvēselisko ceļu iziet kopā, viņai ir jābūt veselai. Un mentālā plāksnē palīdziet savai veselībai, tad jau mentālā plāksnē jūs dosiet informāciju, ka jums pirmkārt pateicības jūtas, kas jums visums ar labvēlīgām situācijām noteikti pateiks paldies, un otrkārt jūs jau veselīgi domāsiet par sevi, par savu ķermeni, par saviem iekšējiem orgāniem, un arī ticiet man, arī viņums pateiks paldies. Visas tādas sīkākas un smalkākas niansītes mēs mācamies, un mēs par tām pārdomājam arī mūsu skolā. Tātad atkal uz mazu brītiņu mēs tad taisīsim savu kārtējo pārtraukumu, tiksimies atkal pēc kaut kādām dažām minūtītēm.